Steidz iekšā, Mums izdina ārā. Tur bija mans sieviņa. Viņiem ar Kasparu ir īpašas attiecības. Kaspar, pastāst kaut ko vairāk. Par ko? Pirmkārt, kāpēc tu zvani manai sievai, tad, kad es neesmu mājās? Bet kam tu lai zvani? Man zvani? Bet ja tu neesi mājās, kam lai zvani? Ko man domāt? Tu pats esi precējies, tu pašam sieva. Tās ir tavs problēmas, ko tu domāji, Inter. Bet tas ir muļķīgi. Ko man domāt? Ja es tev Inter zvanu un tu neesi mājās, kam lai zvani? Sievai zvanīt un zvanu manam sunim, bet nezinu. Bet kas tā? Bet izējām ārā. Kas tā pa izējām ārā. Kur mēs sveicieni Ingai. Sauciens visām meitenēm tulpīšu svētkus. Šies tulpīšu svētku speciālais rādījums, kas par vēlāk aizies, tur iedos meitenēm diskus. Es tev iedošu. Vietējām. Es pastāvēšu bakām. Man jāstāv bakām vai nav jāstāv? Es sanākuši vietējās, ja? Vietējās meitenes arī. Uzmanību, šis raidījums pār neko. Pār neko? Jā. Kad tev ir tagad nākošais kaut kāds koncerts? Nākamais koncerts rīta. Labi, rītā, bet kad Krievijā? Vispār? Krievijā. Man ir Krievijā, kad 3. jūnijā. Kurā veidā? Maskavā. Kongresa pilī. Krokus City Hall. City Hall? Es internetā iegooglēju. Ar prikidiem kaut kādiem, ja tā tavējais. Tas tavējais. Inters. Jā, abonementu orķestra. Viens pats es esmu nekas. Inters sarkienis. Abonementu ne orķestra. Orķestra abonementa. Orķestra abonementa, tā ir pareizi, ja? Tā arī ir, ja? Jo tas ir orķestrs, kur cilvēki ir pasūtījuši. Viņš jau ir vispār. Viņš ir. Skaisti, bet loģiski. Loģiski, jā. Un kad tev tā tūra sākās? Maijā. 14. Nē, 15. Kurā ir? Un kur mums pirmais koncertiņš ir? Kurā datumā? 15. maijā. Koncerts, lūdzu, pasakiet. 15. maijā Rēzekne, 16. maijā Rēzekne, 22. 23. Cēsis, 30. Liepāja, 13. Tals, 4. Cinter, jūlijas. Tagad, bet tie bija kas mājas? Mājas? Mājas ir 15, 16. 15, 16 mājas, pēc tam? 22, 23. Arī mājas. Mājas, Cēsis. 30. mājas Liepāja, 13. jūnijas Talsi, 4. jūlijas Jūrmala. Tā. 3. jūnijas ārzemēs ir. Kad UFO grupai tagad ir koncerts nākamais? Oi, mums ir baigi, mums ir tūre. Mums ir gadskārtējā tūre. Gatavojamies augustā, mums ir jau augustā. Jomas ielas svētkos, ja? Tradicionāli. Un pēc tam bildēs. Divās vietās. Jā. Divos plačos. Plašatkās divās. Divās plašatkās, jā. Bet mēs arī gatavojam jaunu, mums ir jauns sastāvs tagad. Mēs sakomplektējam jaunu sastāvu. Nosauks to sauksies. Mums jaunie džeki, lai nav jāmaksā daudz, ja noteikti. Jā, UFO nezināmais lidojošais orķestris būs. NLO. Nezināms lidojošs orķestris. Tev ir abonementi. UFO ar NLO orķestris. Jā. Nevis Latvijas nezināms. Kā izdomāju? NLO. Kā tev vispār mīlas frontē, kā tev ir pašam? Baigi, baģēli, viss normāli. Jā? Tev arī, jā? Man ritīgi forši. Tu zini, kā tagad, kad jāsveicinās, kad sasveicinās. Stipra roka. Kādu laiku es pats dzīvo? Šodien es atspēc. Tādi joki man šodien izstāst. Stipra roka. Mēs pats dzīvo, ja? To jau pa mums nevar teikt, mēs jau tādu zinām. Jā. Mēs jau tādu. Es uzkāpu uz kājas atvainā. Jā, vai tās jau tikai 200 eiro, kurpus maksā. Es šodien braukšu atkal apakaļ uz Godvilu, tur sieviešu dienas rallijam. Visām meitenēm. Pados sveicienu meitenēm. Bet uz rītdienu varēsim jau uztaisīt šito video. 8. māju. Nepaspēs, vai ne?
Ar Hitchcock jāsarunā. Nepaspējas, vai ne uz 8. martu. Palūdzu, Hitchcock. Lūdzu. Konkurs. Vai, zini ko? Kas teica tādus vārdus? Ko? Viss paliek vecs. Tas būs. Šis ir ļoti labs jautājums. Tagad tā. Tas, kurš pareizi atbildēs uz šo konkursu jautājumu, tas saņems ielūgums uz pirmā... Lai izvēlas koncertu, vienkārši datumu. Nē. Paga. Mums ir jānoreklamē pasākums, viens cits pasākums. Ok. Un tas pasākums ir operā. Mēs atbalstam operu. Wow. 1. un 2. aprīlī operā ir tas Igudismens un Džū. Tu zini, ja? Tos vīriņus. Pianists un violnieks. Jogdari. Tu arī. Tu taču arī esi, vai ne? Esas sieviņas, vai ne? Es labprāt aizietu. 1. vai 2. aprīlī, ja? Jā. Tagad mums ir reklāma. Un... Mums raidījumā beidzot ir reklāma. Ir, jā. Aleksej Igudisman and Young Ki Džū. 1. aprīlī Latvijas Nacionālajā operā pasaules slavenie komiķi Igudisman and Džū. 1, 2, 3, 4! Simfoniska mēroga muzikāls vaiprāts. Biļetes operas un biļešu paradīzes kasēs. Tagad mēs esam atpakaļ no reklāmas. Uzmanību, šis raidījums par neko, ja? Bet tagad konkurss. Konkurss jāteic, kurš teica tādus vārdus? Tu pasaki tagad. Kurš teica tādus vārdus? Es citēšu tu līdzi. Un būs jāuzmini vienkārši, tas būs biļetes un viss. Uz operu? Jā. Vai uz musuļu koncertu? Uz operu. Lai iet tagad uz operu, pēc tam jau mēs paspēsim. Ok, davai. Un tā, kurš ir teicis tāds vārds? Viss paliek vecs. Cilvēki paliek vecs. Daba paliek vecs. Kā nekā ir rudens jau. Jā. Visi debišķīgi. Viss paliek vecs, jā. Visi ir debišķīgi. Viss ir skaisti, viss ir debišķīgi. Konkurss jautājums. Jā. Kas teica šos vārdus? Sūtiet vēstules. Tas teik uz operu. Sēdēt mums blakām. Pa inteliģento. Tātad, šeit mēs uzdosim Tagad jautājums. Vienā no mūsu raidījumiem, pat ne raidījumiem, es ļoti atvainojos, vienā no mūsu pirmajām dokumentālajā mākslas filmā kāds vīrs vārdā Varēlijs teica ļoti zīmīgus vārdus. Tas, kurš pirmais atsūtīs mums pareizo tos vārdus, ko viņš teica, tos zīmīgos, tas dabūs biļetes uz Interbusu un abonementu orķestru koncertu Talsos. Jo tas bija filmā Kas ir Talsi? Jā, bet tas, tā ir liptenīgā frāze. Es domāju, viņš pateica tik tieši, vai ne? Un tik precīzi. Tas, kas mums elektroniski kaut kādā veidā atsūtīs. Viņš bija tagad kontrapunkts filmā. Tie bija tādi, tas bija tas galvenais zemteksts, ko mēs gribējām, teiksim, šajā filmā pateikt. Kad laiks iet, viņš neapstājas. Inter, nekad lūdzu neesi kino, šitais te? Klečkins? Klečkins, jā. Vai kino recenzēs? Nekad. Lūdzu, vai tikai ārstījums. Protams. Un tā, aplos novācijas par Agri. Tā otrais dziedāja Reinis. Un dziedāja, protams, arī Pēteris. Un Pēteri pierodam, mēs jau sapratām, kurš uzvarēs, ne? Un aplos novācijas Reinis.
saņem galveno balvu, un tā galvenā balva ir nevis veids mazgājumā mašīna vai lietots golfs, bet tātad te kaut kur jābūt ir Unai, kas ir grupas menedžeri, un viņi jums sakārtos jums ielūgums uz Interbusuļu koncertūras, vienu no koncertiem, es nezinu, man liekas, jūs varat izvēlēties, bet es ieteiktu apmeklēt to Cēsīs 13. Nu, kaut kādā tur bija mēnesī. Jūlijā laikā, vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Super! Vēri, aplaus tev! Nu tagad uzmanību, šis ir raidījums par neko! Šis ir raidījums par neko! Un vēl jums visām 8. martā! Kungi! Nu ko, mazliet disko un tad metamies pliki un griežamies riesta dejā. Vēlreiz aplaus Kasparam, dārgās dāmas. Paldies Kaspar, ko foršo balvām. Mans pirki. Un lai viss mums izdodas, ne tikai šajā vakarā, bet arī. Staying alive.